Kā jau ierasts, Garkalnes novadā ir daudz tradīcijas, kuras laika gaitā veido Garkalnes novada draudzīgo un atraktīvo tēlu. Viena no šādām tradīcijām ir velosvētki Garkalne ripo, kurā jau 3. reizi pulcējas velomīļotāji no tuvākās apkārtnes, lai dotos kopīgā jautrā braucienā. Velomīļi sapulcējušies pie Garkalnes veikala depo, devās ceļā cauri upes ciemam līdz Langstiņiem, kur brauciena dalībniekiem bija sarūpēts aktīvs velosvētku turpinājums. Velosvētki risinājās 24. maijā, kad Latvijā notika Eiroparlamenta vēlēšanas, dodot iespēju iedzīvotājiem pēc vēlēšanām aktīvi pavadīt brīvo dienu. Tātad vēlēšanas, laikam tā ir tradīcija Eiroparlamenta, tas ir kā gods tiem cilvēkiem, kurus ievēlēs, un paralēli, kad cilvēks ir izdarījis izvēli par mūsu labākajiem 8 deputātiem, kuri būs Eiropā, tad viņš var atbraukt un pabraukt pa veloceliņu, kur galvpunkts ir Langstiņu pie ezera, kurš, kā jūs redzat, ir šodien pēc laika un viss ideāls atpūtai. Volejbolu uzspēlēt, peldēties, basketbolu uzspēlēt, tad mūzika grupas šādas tādas mēs esam sagādājuši. Tā kā es domāju, šis vakars būs garš un plats un visiem viņš patiks. Šogad tas ir kā pikniks. Mēs atbraucam, noliekam savus baikus un atpūšamies. Spēlējam badmintonu, dziedāsim bārdas, karaoke. Tas ir nebijis, tāda vispār nav nekur pasaulē. Un dejosim ar riņķiem, atpūtīsimies, klausīsimies ļoti labu blūzu. Un darīsim visādas citādas lietas. Jau ceļā ir devies velorallijas tiem, kas ir tādi baigi aktīvisti, kas nevar nosēdēties uz vietas, kaut gan īstenībā man laikam sirds netur šito karstumu. Bet ezers ir blakus un nopelst var, un patiesībā mēs vienkārši labi atpūšamies. Un atzīmējam faktu, ka velosipēds, tas ir labākais transporta līdzeklis pasaulē. Ar to mēs varam ne tikai sportot, bet arī atpūsties, ar to mēs varam braukt uz mājām, uz darbu un pie dabas krūts. Velobraucienā devās arī klauni. Diez viņi brauc ar ierasto vienriteni. Mēs uz vienu ritiņu braukām tikai pa rampu, pa cirku, uz riņķi ar lāčiem. Bet šeit mums ir no veikala, mums ir vācu un dāņu paši jaunākie holandieši. Un mēs izmēģinām, kā tas ir. Tā kā parastie pilsētnieki vizinās. Kā tas bija? Garkalne ir ļoti liela pilsēta, jo te vizinās tā ar platiem sēdekļiem. Man ļoti patīk. Bija tāds skaists laiks un silts, un vējš arī pūš, un vienkārši fantastiski, un ritenis tik viegli ripo, vienkārši burvīgi. Velosvētki Garkalne ripo šoreiz ar plašu programmu vienoja visus velomīļus. Dienas gaitā notika gan orientēšanās velobraucieni, iepazīsta Garkalne ar velo, tika spēlēts badmintons, uzstājās koklas pavēlniece Dace Bleikšam, blūza grupa Mozambika un daudzas citas interesantas aktivitātes, kā piemēram šerifa Bārdas karaoke. Jāatzīmē, ka šerifs Bārda ir aktīvs Garkalnes iedzīvotājs, kas rūpējas par kārtību. Nepatīk jau netīri. Kuram patīk? Jums patīk mājās, ka jums ir netīri trauki. Trauks, kā izēd, ir uzreiz jānomazgā. Ne jau pēc tam. Tad viņš piekaus un vēlāk laika posms visā pašdarbībā. Ilgadējais Garkalnes novada iedzīvotājs Ilgvars Knostenbergs, šodien dēvēts par šerifu Bārda, 2013. gadā tika apbalvots par mūža ieguldījumu novada attīstībā. Ilgvars ir kā Langstiņu šerifs, kas redzēs un atbalstīs to, kam tas vajadzīgs, izpalīdzēs un pat būs noderīgs Garkalnes novada pašvaldības policijas darbā. Šoreiz šerifs vadīja velobraucienu, rādot piemēru, kā katram ir iespēja dzīvot aktīvi, veselīgi un nekaitējot dabai, pārvietojoties pa novadu ar velosipēdu.
Pavasaris Latvijas valsts mežos ienāk ar patīkamām pārmaiņām. Ne tikai zaļajos toņos iekrāsojas koku lapotnes, uziet pirmie ziedi, daudzbalsīgāks kļūst putnu dziesmas, bet notiek arī cītīga mežu atjaunošana. Savu roku pie Latvijas mežu atjaunošanas jau 6. gadu pēc kārtas pieliek Pinoteks. Uzņēmums Agzo Nobel Baltics, pulcējot savus sadarbības partnerus, šogad devās uz Gaujas mežniecību, lai stādītu kokus un uzkoptu mežu. Šogad 6. pavasars, varat iedomāties, jau 6 gadus. Meži kopā ar Pinoteksu. Kā pavasars, tā mēs mežā. Tie cilvēki, kas pērk šo koksnes aizsardzības līdzekļu, tad ziniet, jūs dodiet savu ārtavu ar pāris santīmiņiem, centiem, vienalga kādā naudā, bet ziniet, tas pēc tam nonāk Latvijas valsts mežos. Šogad mēs esam Pierīgā un šogad pilns izcirtums atkal ar Pinoteks talciniekiem. Varat iedomāties, 6. gads kopā. Tie, kas ikdienā strādā ar koksnes aizsardzības līdzekli Pinoteks, nodrošinot koksnes materiālu ilgmūžību, ar lielu atbildību piedalās meža stādīšanā un uzkopšanā, nodrošinot Latvijas meža atjaunošanās procesu. Es esmu Juris Šulcs no firmas Krāsu grupa. 12 mēnešus gadā mēs tirgojam Pinoteks, lai aizsargātu koku, bet šodien mēs stādām kokus. Es esmu Gatis Ankalniņš, pārstāvu būvsabiedrību Abora. Nodarbojamies ar celtniecības darbiem, krāsojam, lietojam Pinoteksu. Kamēr lietojam Pinoteksu, braucam arī stādīt mežu. Pagājuši gadu, šogad, šodien, arī nākošu gadu brauksim to pašu darīt. Es, Renārs Milašs, pārstāvu Sijā Hlusika. Mēs nodarbojamies ar koku paneļu māju ražošanu un, protams, šodien mums bija jābūt kopā ar Pinoteksu un jāstāda mežs. Paldies Sadolīnam un Pinoteks par šo brīnišķīgo iespēju Rīgas Pārdaugavas vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem piedalīties mežu stādīšanā sadarbībā ar Rīgas mežiem, jo Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola ir cieši saistīta gan ar koku, gan ar būvniecību, jo skolā apgūst gan namdara, gan mēbeļgaldnieka, gan apdars darba tehniķa profesijas. Paldies par šo brīnišķīgo iespēju Sadolīnam un Pinoteks. Mēs šodien esam ieradušies no Alūksnes novada, Alsuķa arotskolas, stādīt mežu, jo skolā mums apgūst profesijas, dažādas profesijas, audzēkņi un tā skaitā arī koksnes materiālu apstrādātāji un galdnieki. Un vienkārši atbraucām apskatīties, kā tas koks izaug, kā viņš rodās, kā ir viņa pats sākums, kuru mēs izmantojam savā tālākajā darbā. Es esmu Mārīta Šperberga no Latvijas Būvinženieru savienības un žurnāla Būvinženieris. Mēs šodien kopā ar Alsuķa arotskolu un Rīgas Pārdaugavas profesionālos vidusskolu un kopā ar Pinoteksu stādījām mežu Rīgas mežos. Un jaunieši pie tam vēl sakopa šo mežu un salasīja to, ko daudzi ceļotāji un ceļinieki atstājuši mežā. Paldies viņiem par to, un tāpēc žurnāls Būvinženieris viņiem dāvā gada abonementu vairākus eksemplārus, lai viņi visu gadu var lasīt par būvēm, arī par koku un mežiem. Par dalību mežu stādīšanas talkā Rīgas Pārdaugavas profesionālajai skolai pasniedzam Būvinženieru savienību, pasniedz šo būvinženieru žurnāla abonementu. Paldies! Paldies! Es esmu Juris Millers, koncertzāles Rīga veidotājs un koncertu un teātra izrāžu producents. Un šodien es atsaucos šim aicinājumam piedalīties mežu stādīšanas talkā tādēļ, ka mūsu draugi Sadolīni un Pinoteks atsaucās arī manam aicinājumam atbalstīt koncertzāli Rīga, kur top Latvijas Zinātņu akadēmijas lielajā zālē. Un tā jau laikam pasaulē ir pieņemts, ka draugi draugiem palīdz un galu galā mežu stādīšanas talka tā ir lieliski iespēja vismaz uz dažām stundām izrauties no varbūt tās ikdienišķās rutīnas, kas ir šobiznesa pasaulē, no tiem koncertiem, pārbraucieniem, teātra izrādēm un šobrīd arī jaunās koncertzāles celtniecības process. Un šīs pāris stundas svaigā gaisā ir arī lielisks papildus enerģijas lādiņš tam, lai mēs septembrī visi tiktos jaunajā koncertzālē, kur būs arī izkrāsot un izdaļot ar Sadolīnu krāsām. Mani sauc Arnis Arkuņš, es pārstāvu būvkompāniju Latvijas energoceltnieks. Nevienmēr ir jāstrādā celtniecībā, bet arī jāatbalsta tāda kompānija kā Pinoteks, stādot kopā jaunaudzes. Mani sauc Vēnis Arnis, esmu Sijā Rīgas meža
Gaujas mežniecības mežziņu vietnieks. Šodien mēs sadarbībā ar Pinoteks talciniekam līču apgaitā 291. kvartālā esam iestādījuši 1900 priedītes apmēram 0,5 hektāru platībā un sakopuši apmēram 2 hektāru platībā mežu no atkritumiem. Šodien mežā ir daudz talcinieku. Viņi visi zina, kas ir Pinoteks, viņi ikdienā to lieto, bet šodien par to varbūt nerunāsim, jo ir patīkams laiks, ir sparīgs darbs, ir iestādīti stādiņi, un pēc 60, 70 un 100 gadiem te šalkos mežs. Un tad, kad tas mežs jau tajām entajām paaudzēm nonāks kā kokmateriāls, es ļoti ceru, kad atkal būs priekšā Pinoteks. Katra vasara vecākiem sākas ar pārdomām, kā bērni pavadīs garās brīvdienas. Satraukums varētu būt par katru bērnu, īpaši mazākajiem. Situācijā, kad bērnam ir vasaras brīvlaiks, savukārt vecāki šajā laikā atrodas darbā, īpaši vērīgi jārisina jautājums par bērnu uzraudzību. Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērnus līdz 7 gada vecumam viens atstāt nedrīkst, kā arī uzticēt pieskatīt bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem. Gribam vērst uzmanību, ka likumi nav rakstīti, lai tos pārkāptu, bet tie ir pamatoti ar to, cik daudz bērns spēj izdarīt, neapzinoties draudus. Vecākiem vienmēr savu bērnu ir jāizglīto par to, ko drīkst, ko nedrīkst. Ja bērniņš tikko ir sācis skolā, tad viņš vienmēr uz skolu ir sākumā jāpavada un jāiemāc viņam, kā pareizi darīt. Tad, kad bērniņš sāk apzināties, bērns jau pusauģu gados sāk apzināties savas rīcības, sāk saprast, ko viņš dara, šo traumu iemesls ir pārgalvība. Ja tur ātri brauc ar riteni neuzmanīgi, kaut kur pakrīt, ieskrien kaut kur jau uz ceļu uzbrauc virsū. Ir bijušas arī situācijas, kad 12-15 gadīgi bērni ir pa daudz salietojušies alkoholu, kaut kur dabūjuši un dzēruši. Tie paši apdegumi arī viņiem mēdz gadīties kaut ko neuzmanīgi darot. Grieztas brūces, sistas brūces. Jā, tur ieskrien stiklos gadās, kaut kur nepamana kaut kādas durvis skolā, pieņemsim daudzoties, skrien viens otram pakaļ, un viens aiz sev saistās stikla durvis, un nākamais, kas skrien, trāp šajās durvīs, un tur arī var būt ārkārtīgi smagas traumas. Statistika ir neiepriecinoša un tiešām skumja un pat biedējoša. Jo, ja mēs joprojām atrodamies pirmajā vietā Eiropas Savienībā bērnu traumātismā, tie ir ļoti nopietni skaitļi. Un ja šo kopējo pirmo vietu sadala mazliet sīkāk un precīzāk, pievēršot uzmanību tam, kad 30-40 bērni gadā noslīkst, no 400 līdz 500 bērniem ir traumas vai negadījums kontekstā ar dzīvniekiem, un no 900 līdz 1000 bērniem cieši satiksmes ceļu negadījumos, tad tas ir diezgan briesmīgi cipari. Un otra lieta, ja mēs varam apzināt pēc Pasaules veselības organizācijas pētījumiem, kad 3 no 4 bērniem, kuri gūst traumu, varēja būt pasargāti, jo pieaugušais varēja līdzēt profilaktiski vai tajā brīdī iejaukties, tad vēl jo vairāk ir jāsēsina uzmanību un jāpievērš tam, kad pieaugušais ir līdzatbildīgs šiem briesmīgiem skaitļiem. Katrs vecāks ir iepazinis savu bērnu, cik patstāvīgs, atbildīgs un atklāts viņš ir, bet tomēr jāapzinās, ka ikdienā mēdz būt situācijas, kuras mazāki bērni vēl nav piedzīvojuši un atbilstoši rīkoties nespēja. Tieši tādēļ arī vecākiem ir jāzina sava atbildība. Rūpēties un sargāt savu bērnu, nenoveļot šo atbildību uz vecāku māsu vai brāli, kurš nav atbilstošā vecumā,
Atskatoties uz iepriekšējā gada vasaru, ir lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība. Mediķi atzīmē, ka analizējot gūto traumu datus, skaidri iezīmējas zona, kurā bērni gūst visvairāk traumu. Un tā ir māja. Proti vide, kurai vajadzētu būt visdrošākai, vispiemērotākajai turklāt, tur pastāvīgi bērnam jābūt pieaugušo redzeslokā. Tomēr visvairāk traumas bērni gūst mājās. Vidēji 260 bērnu gadā vēršas pēc palīdzības, jo guvuši dažādas smaguma apdegumus, aplaucējoties ar karstu šķidrumu, ēdienu, dzērienu un ūdeni. Bīstamas ir arī elektroierīces, kuru vadi ir brīvi pieejami. Tāpat rodas situācijas, kad mazs bērns nespēja reaģēt adekvāti un gūst mājās it kā drošā vidē traumas, ja ir notikusi nelaime, jāsazinās ar ātro palīdzību pa tālruni 113. Turklāt, ja nelaime ir notikusi, bērnam nedrīkst likt justies vainīgam, jo par notikušo esam atbildīgi mēs, pieaugušie. Aicinot vecākus būt atbildīgiem un rūpēties par bērnu drošību, sižeta pārraidīšana atbalstīja Sijā Zaksi, Sijā AN Designs, Sijā Agro kaķenieki, Sijā Līvānu meliorators, Sijā ceļu emulsija HL, Sijā Ķira un Sijā Rio.